Labdien! Šī ir pirmā sērija programmas Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā podkastam, kurā runāsim vienkārši par sarežģīto enerģētikā. Mans vārds ir Lauris Baltiņš. Es strādāju Latvenergo un ikdienā attīstu vēja parkus. Un kopā ar mani ir brīnišķīgs dalībnieku sastāvs. Olga Bogdanova, Pasaules enerģētikas padomes Latvijas Nacionālās komitejas vadītāja. Sveika, Olga! Sveiks! Kārlis Balputnis, Nacionālās enerģētikas līderu Latvijā pārstāvis un RTU vadošais pētnieks. Sveiks, Kārli! Sveiks! Un Gatis Junhans, akciju sabiedrības augstsprieguma tīkls pārstāvis. Sveiks, Gati! Sveiks! Un droši vien februāris ir tāds mēnesis, kurā pilnīgi visi Latvijas iedzīvotāji vairāk nekā parasti ir domājuši par enerģētiku, ir satraukušies par to, jautājuši cits citam, vai 8. februārī no rīta izslēgt leduskapu vai neizslēgt. Un vienlaikus mēs dzīvojam tādā laikmetā, kad visā pasaulē iet ļoti trauksmaini. Ir jauna Amerikas valdība un dažādas aktīvas norises, kam mēs varam katru dienu sekot līdzi. Varbūt, Olga, tu vari pastāstīt, kas šobrīd pasaulē notiek enerģētikas nozarē? Jā, enerģētika piedzīvo diezgan lielas pārmaiņas pasaulē. Es pat teiktu, tādas ģeopolitiskās izmaiņas ir uzliktas diezgan skari šobrīd mums uz darba galda. Mēs zinām, ka ASV bija vēlēšanās un prezidents Trumps ir paziņojis, ka baby drill, tas slavenais teiciens, ka jāliek lielāks akcents uz fosiliem energoresursiem un faktiski klimata darba kārtība būtu atceļama. Protams, tas izraisīja ļoti daudz emociju arī Eiropā. Mēs Latvijā esam Eiropā un tas sakrit arī ar to, ka Eiropā arī ir daudzās valstīs vēlēšanās. Mēs zinām, ka tikko Vācijā norisinājās vēlēšanās, Polijā būs un tā tālāk un loģiski. Eiropa sāk uzdot jautājumus, vai mēs arī turpinām joprojām būt tik klimata orientēti, vai faktiski mums ir jāceļ arī klimata darba kārtība. Šis ir jautājums Eiropai faktiski ļoti aktuāls un savā ziņā ir kļuvis par tādu augsto dušu. Jo, manuprāt, Eiropa līdz šim savā tādā trilēmā, kā mēs saucam vērtību trilēmā, kas ir ilgspēja, drošība un pieejamība, bija ļoti klimata centrēta. Kaut patiesībā klimata izaicinājumi, kas nepārprotami un absolūti noteikti notiek, un mēs redzam arī tādus ekstremālākus laika apstākļus. Mēs redzējām, Latvijā bija traki plūdi arī Jūrmalā un citi gadījumi. Klimata pārmaiņas notiek, bet jautājums, kā mēs globāli viņus risinām. Un interesanti ir tas, ka Eiropā klimata darba kārtība faktiski, kas ir pārsvarā samazināt atkarību no fosīliem, sakrīt ar drošības interesi. Transformācija un pārēja uz viedākām tehnoloģijām sakrīt ar ekonomiskās aktivitātes interesēm. Vienīgais, sanāca tā, ka vai no Eiropas ģenerāla direktorāti kaut kā nerunā savā starpā, vai doma bija laba, bet kaut kas līdz galam nenostrādāja. Un sabiedrība ir šo jautājumu diezgan asi aktualizējusi ar vēlēšanām, ar savām balsīm, pasakot, ka varbūt tomēr mums ir jārunā primāri par ekonomiku, par darba vietām, par drošību to pašu, ne tik daudz par klimatu. Droši vien jautājums ir, vai kas būs nākotnē un vai Eiropa mainīs savu kursu. Viennozīmīgi kaut kādas izmaiņas būs, bet, manuprāt, tādām mega krasām izmaiņām tieši rīcībā iespējams arī nevajadzētu būt. Drīzāk tur ir jāsāk rīkoties prātīgi, liekot to ekonomisko komponentu uz aktivitātēm, ko Eiropa mēģināja arī līdz šim darīt. Ja mēs Latvijā, piemēram, gribam attīstīt atjaunojamos energoresursus, jā, tas ir arī gaisa kvalitātes jautājums. Mēs nededzinām, neizmantojam fosīlos tik daudz, gaisa kvalitāte uzlabojas, bet tajā pašā laikā atjaunojama energoresursi ir vietējie.
Tas ir mūsu drošības jautājums. Tas arī ir jautājums, kur un kurš gūst ekonomisko labumu no tā, ka mēs konkrēto energoresursu ražojam. Un, ja atbilde šajā gadījumā ir jā, Latvija ir tā, kas gūst arī ekonomisko interesi vai Eiropa, un Latvija kā daļa no Eiropas, tad te nevajadzētu būt arī pretrunām. Ja pretrunas ar tādu aktīvu virzību uz klimata politiku veidojas ar ekonomisko sazobi, tad ir jāsaprot, un mēs tiešām upurējam kaut kādas ekonomiskas intereses, tad ir jāsaprot, kurā citā vietā mēs tās ekonomiskas intereses atgūstam. Manuprāt, šāda diezgan godīga saruna līdz šim nav bijusi Eiropā, un līdz ar Trumpa atnākšanu šis sarunas ir pieteikts. Un ierēģiem tas ir sarežģīts darbs, Eiropas ierēģiem, arī Latvijas ierēģiem ir jāiemācās skaitīt un domāt un meklēt un skaidri arī noteikt to ekonomisko komponenti, jo, ja valsts un Eiropa nebūs konkurētspējīga, tad kā mēs varēsim palīdzēt arī klimatam. Un tas faktiski koriģē arī mūsu enerģētikas darba kārtību šeit Latvijā. Kaut kādā veidā, teiksim tā, liek savādākus akcentus varbūt uz rīcības plānu, bet, tad faktiski tas, kas, manuprāt, noteikti ir ārkārtīgi būtisks, neliekāt no viena grāvja uz otru un nesakot tādiem, teiksim tā, emocionāliem impulsiem, ka rekur Trumps ir pateicis, ka Amerikā vairāk varbūt uz atjaunojumiem akcentu neliek, tad arī Eiropa nevajadzētu. Tad ir jānošķir. Jo Amerika ir pa savām interesēm, tad ir jautājums, kas ir Eiropas intereses, ko mums vajag. Protams, cienot arī mūsu partneru viedokļus un virzienus, ko viņi ir izvēlējuši. Bet svarīgi atcerēties, kas mums ir vajadzīgs. Man šeit šķiet būtiski arī uzdot retoriski jautājumu, vai tas velns ir tik melns, jo daudz eksperti runā par to, ka atjaunīgās enerģijas ritenis ir iegriezies un viņi nemaz nevar apturēt, jo izmaksas uz 1 megavatstundu atjaunīgai enerģijai reāli ir labākas nekā fosiliem resursiem. Un tāpēc droši vien ir liels jautājums, vai tas Amerikā patiešām apstāsies līdz ar prezidentu maiņu. Iespējams, ka atjaunīgo energoresursu jaudas pieaugumi turpināsies tādā pašā tempā. Ko tu par to domā? Es domāju, ka noteikti kaut kādā ziņā līdzsvaru tas varētu ietekmēt, bet es neticēšu, ka jebkuras valsts ekonomika varētu aiziet ļoti fokusēti tik uz vienu ģenerācijas veidu. Īstenībā tā ir atbilde priekš Latvijas, diez vai mēs varētu panākt tādu enerģijas portfeli, ka mēs būtu, piemēram, tikai ģenerēt enerģiju, ja mēs runājam par elektroenerģiju, tikai tur no vēja, no saules, noteikti tas ir enerģijas miks. Un arī Amerikā, jā, šobrīd ir pie varas politiskā vara, kas ir vairāk ekonomiski ieinteresēta tajā Dienvidamerikas daļā, kas ir fosīlo energoresursu fokusētā un loģiski viņam ir lielāka teikšana šobrīd, bet parasti, kad emocijas nedaudz aiziet un sāk ekonomiski rēķināt, tad notiek arī zināmas korekcijas. Šobrīd ir jāatcerās, ka vēlēšanās pirmajā posmā diezgan daudz tiek risināts politiskās attiecības. Ja pirms tam politiskai varai bija vienas prioritātes, atnāk jauna vara, saka, nē, mēs darīsim savādāk. Parasti paiet laiks un faktiski iespējams tās īstās izmaiņas nebūs tik krasas. Viņas būs, bet iespējams netik krasas, jo ieslēdzās matemātiķi un ekonomisti. Ja es varētu piebilst, es arī droši vien drīzāk pievienojos tam viedoklim, ka šajā, teiksim, Amerikas enerģētikas politikas pārveidē būs zināma inerce, un pat, ja, teiksim, no augšas fokus daudz lielākā mērā pāriet atpakaļ uz fosiliem resursiem, tad atjaunīgo resursu attīstība, tā ka viņi pilnībā astāties, es domāju, ka drīzāk nē. Lai gan, teiksim, ir vairāk tādi diezgan sāpīgi jautājumi. Viens no tiem ir tas, ka tiek diezgan pamatīgā veidā šobrīd ierobežots finansējums pētniecībai Amerikas Savienotajās valstīs atjaunīgo energoresursu, teiksim, sfērās, kurās viņi bijuši ļoti spēcīgi, bet tagad tas finansējums tiek piegriezts. No vienas puses, varbūt tad, drīzāk no otras puses, varbūt tā ir jāizmanto Eiropai kā iespēja piesaistīt šos spēcīgos pētniekus savai akadēmijai, savai zinātniskajai attīstībai. Tas ir gadījumā, ja Eiropa tiešām spēj noturēt šo savu iepriekšējo kursu uz atjaunīgos enerģijas attīstību, tā vietā, lai teiksim,
pārmērīgi reaģētu uz šīm izmaiņām un varbūt tad, no viena grāvika pārlikt otrā un varbūt pēkšņi daļai emocionālā kārtā sāktu atteikties no šīm ambīcijām, kas ir bijušas vēsturiski. Paldies par pasaules perspektīvu. Gati, kā viss šis interesantais, droši vien riskantais, bet vienlaiks ir iespēja pilnais laiks ir ietekmējis augstsprieguma tīklu Latvijas pārvades operatoru. Mums ir noticis gadsimta notikums. Varbūt mēs varam sākt ar slaveno 8. februāra desinhronizāciju. Kā mums tas ir izdevies? Varbūt paturpinot jau šo iesākto sarunu, ir redzams, ka enerģētiku mēra pēc 3 galvenajiem parametriem. Tas ir elektroapgādes drošums, tā ir elektroenerģijas cenas konkurētspēja un elektroenerģijas ražošanas ietekme uz vidi. Un šie 3 parametri viņi mainās. Ja? Tikko mēs runājām, ka Amerikā šobrīd fokus ir aizgājis uz elektrības izmaksu konkurētspēju kā primāro. Es teiktu, ka Eiropā kopumā pēdējā dekāde vai 2 dekādes fokus ir bijis ietekme uz vidi, uz klimatu. Mums Baltijas reģionā un varētu teikt arī plašāk pēdējo 2 gadu laikā, kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, fokus bijis ir uz drošumu. Un tam arī ir gatavojusies visa industrija, arī elektrības pārvades sistēmas operatori. Un atslēgšanās no Krievijas energosistēmas, elektroenerģijas piegāžu pārtraukšana no neusticamās valsts, atkarības pārtraukšana no tādas sistēmas, frekvences regulēšanas. Tas ir no šī drošuma pastiprināšanas veids, kā mēs to esam panākuši. Droši vien, kad tagad, kad tas solis ir paveikts, mums ir jāskatās tālāk, kas ir aktuāls mūsu reģionā. Un ļoti iespējams, ka nākošais fokus varētu pārvirzīties tieši uz izmaksu konkurētspēju. Jo Latvijā, arī Baltijā kopumā, elektrība maksā 2 reizes dārgāk nekā tā ir Somijā vai Zviedrijā. Un ja mēs gribam piesaistīt investorus, vienalga vai tā būtu rūpnīca vai tas būtu datu centrs, tad elektrības cena ir viens no pirmajiem parametriem, ko šie investori skatās. Un mēs šobrīd nesam konkurētspējīgi. Līdz ar to tas ir mūsu nākošais fokus, kā padarīt sistēmu pieejamāku jaunām ražotnēm, kā padarīt birokrātisko procesu vienkāršāku un īsāku, lai šīs ražotnes šeit var ātrāk ienākt. Būtībā, lai pēc iespējas ātrāk šo elektrības cenas līmeni pietuvinātu mums blakus kaimiņu valsts līmenim. Paldies, tā kā arī es ikdienā darbojos atjaunīgās enerģijas ieviešanas un jaunu ražošanas jaudu radīšanas darbā. Man šis temats ir ļoti interesants, un es tiešām gribētu paturpināt par Latvijas un Eiropas konkurētspēju. Bet desinhronizācija tomēr ir tik interesants temats, ka man šķiet būtu grēks vēl mazliet pie tā nepakavēties. Un tā kā ir tik ļoti labs ekspertu sastāvs, es gribu jums uzdot jautājumu, ko man ir vairāk mani radi un draugi jautājuši. Mēs visu laiku runājam par tādu ļoti svarīgu atvienošanos no Krievijas, bet tas tomēr ir mazliet abstrakti. Drošība, frekvence. Es domāju, ka lielākā daļa cilvēku patiesībā īsti nezina, ko tad tā frekvence dara. Un tāpēc varbūt jūs varat noraksturot, ja mēs nebūtu desinhronizējušies no Brela tīkla un mūsu elektrolīnijas joprojām būtu savienots ar Krieviju un Baltkrieviju, kas tad būtu tas sliktākais iespējamais, ko stundā X viņi varētu mums izdarīt? Izslēgt mums gaismu? Sabojāt mūsu elektroierīces? Kas tas īsti ir? Ja īsumā, tad jā, Baltijas energosistēma, kas vēsturiski bija cieši savienot ar Krievijas apvienoto energosistēmu, tas bija 21 līnija, caur kurām notika enerģijas apmaiņa
ārkārtas situācijās tūlītēji enerģijas piegāžu, rezervju piegādes, frekvences regulēšana un šo starpsavienojumu zaudēšana īsā laikā var radīt stabilitātes problēmu, varēja radīt stabilitātes problēmu Baltijas energosistēmā. Līdz ar to tā bija sava veida atkarība. Sistēmas operatori šo atkarību apzinājās Baltijā, un līdz ar to arī pēdējo gadu laikā bija nepārtrauktā gatavībā arī šādam scenārijam. Tas, protams, nav vēlams režīms, kādā ilgtermiņā strādāt. Līdz ar to desinhronizācija, atvienošanās no Krievijas energosistēmas noņēma šo risku nost. Mums vairs nav jāskatās pār plecu uz iespējamiem risku signāliem. Mēs varam fokusēties uz nākošo etapu, kas ir saistīts jau ar mūsu energosistēmas pastiprināšanu, tālāk integrāciju Eiropas vienotajā tirgu, tālāku ģenerācijas struktūras pilnveidošanu. Tad varētu teikt, ka mūsu sistēma kaut kādā ziņā beidzot kļūst tā pa īstam pieaugusi. Tagad ir tiešām jādarbojas pašai, vai ne? Tas ir viens jau rūpīgi plānots solis, kas ir sekmīgi ieviests. No tāda ilgtermiņa stratēģijas viedokļa Baltijas valsts var tagad fokusēties uz nākušajām lietām. Gati, tu pieminēji elektroenerģijas cenas konkurētspēju un to, ka mēs šajā ziņā atpaliekam no Skandināvijas valstīm. Varbūt, lai mazliet ilustrētu, ja Nord Pool gada vidējā cena Somijā 24. gadā bija 50 eiro par megavatstundu, Latvijā, ja nemaldos, 87, tad februārī mēs redzam cenu kāpumu. Ir mazliet virs 150 eiro par megavatstundu. Vai tas ir desinhronizācijas dēļ? Drīzāk jau, ka nē. Lielākā mērā tā ir apstākļu sakartība ar to, ka šajā oktobra vidū beidzot ir iestājusies reģionā ziema, kas tik ilgi gaidīta. Bet, protams, tas atsaucas uz lielāku elektrības patēriņu un elektroenerģijas cenu galu galā veido patēriņa un ģenerācijas dinamika. Un vienlaikus arī februārī ir bijis kopumā sliktāka situācija vēja enerģētikas izstrādi, salīdzinot ar varbūt citiem gada periodiem. Tā kā tas ir drīzāk, teiktu, tāds apstākļu kopums un šo elektroenerģijas tirgus cenas paaugstinājumu nevar tādā veidā saistīt ar desinhronizācijas procesu. Kaut vai tā iemesla dēļ arī, ka komerciālās plūsmas, ja tirniecība ar Krieviju un Baltkrieviju jau ir vairāk kā 2 gadus pārtraukta. No 22. gada tas, ko jūs varētu paturpināt, noteikti ietekmē arī kabeļu bojājums. Mēs zinām, ka tika pagājušā gada beigās bojāts kabelis. Un, ja mēs atskatīsimies, kāda bija ietekme šī kabeļa nepieejamībai 24. gadā, tad tie bija aptuveni 10%. Un, kā jau Kārlis teica, kad vietēja vēja ģenerācija ir mazāka, vispār kopējā ģenerācija ir mazāka, mēs nevaram paņemt salīdzinoši lētu resursu no Skandināvijas valstīm, jo kabelis nav pieejams. Tas noteikti arī veido to augstāku cenu. Un faktiski tas kabeļu iespējamais bojājums ir viens no darba kārtības punktiem šodien runājot un turpmāk runājot par mūsu drošību. Jo, kā jau Gatis arī stāstīja, mēs esam galvenās lietas sinhronizējoties ar Eiropas projektu pabeiguši. Ir palikušas vēl tehniski, faktiski mēs sinhronizējamies. Tas bija tas lielais eksāmens 9. februārī un 8. februārī 9. jau strādājot jaunajā sistēmā, bet šobrīd kaut kādas lietas vēl ir jāpabeidz, lai operatoriem būtu ar lielāku komfortu iespēju strādāt. Bet tas, pa ko gan runā visa Eiropa, ka mums ir jāiemācās arī gan sargāt savu infrastruktūru, gan arī iemācīties ātri rēģēt, ja gadījumā, jo nevar visu nosargāt absolūti, bet ja gadījumā kaut kas notiek, lai nebūtu jāgaida, ka, piemēram, tagad tas kabelis, kas savieno Somiju un Igauniju, būs remontā līdz vasaras beigām. Ja? Tad jautājums, kā mēs mācāmies, kā mēs atrodam veidu, kā ātri tik galā ar kaut kādām infrastruktūras daļām, kas nav pieejamas, kas noteikti arī ietekmē gan cenu, gan kopējo situāciju. Jā, un papildinot par EstLink 2 kabeļu bojājumu, tā kā tas ir ārpus darba, tad mums iespēja importēt elektroenerģiju no Somijas ir par 60% mazāk nekā tā būtu normāli.
normālos apstākļos. Un mēs jau redzam ikdienā, ka šobrīd biržas cena Somijā lielākoties ir ļoti zema. Pat gandrīz komiski zema, un viņi ir zināmā mērā kā tāds neaizsniedzams auglis mums nāk skatīties. Kā tāds kārdinājums. Tieši tā, bet mums ir tikai apmēram 330 megavati pārvades jau šobrīd iespējami ar viņiem, un šiem iemeslu dēļ mēs nevaram iegūt mērā ņemamu cenu samazinošo efektu no šī importa. Bet tas pasvītro to, cik nozīmīgi tiešām ir šie starpsavienojumi tādā plašākā kontekstā elektroenerģijas tirgus attīstības griezumā, jo mazāk mums šo starpsavienojumu, jo jutīgāk mēs esam pret citiem satricinājumiem, kaut vai par to pašiem laikapstākļiem. Ja mums šī starpsavienojumība ir lielāka, tad attiecīgi šie ārējie citi faktori mūs mazāk ietekmē. Ietekmē tāpatās, bet nedaudz mazāk. Bet ko, varbūt Gati jautājums tev, ko vispār pārvades sistēmas operators var darīt, lai pasargātu jūras kabeli? Igaunijai tāda ir, un arī Lietuvai ar Zviedriju ir šāds savienojums. Jāpērk zemūdens vai jāveido ikdienas sadarbība ar bruņotajiem spēkiem. Jo es domāju, ka bažas, protams, cilvēkiem saglabājas, ka aizbrauks atkal nākamais sarūsējušais zvejas kuģis un atkal kādu kabeli pāraus. Vai ir kaut kāds recepts, kā par to cīnīties? Pats galvenais jau ir acis uz šo infrastruktūru un spēja reaģēt, ja tur ir kāds kuģis, kas kaut ko potenciāli var bojāt. Un pēc šādas pieejas arī šobrīd kaimiņu valsts ar darbojās, tur notiek nepārtraukti šo kabeļu trašu uzraudzība, tiek sekots līdz kuģiem, kas ceļo pāri kabeļu trasēm, un ir gatavība šos kuģus arī apturēt, aizturēt gadījumā, ja viņi ir konstatēts, ka viņi dara kaut ko aizliegtu. Un jūras kabeļi, protams, ir bijuši fokusā. Mums Latvijā nav jūras kabeļu, bet mēs līdzīgi esam pastiprinājuši drošību arī sauszemes infrastruktūrai. Mēs arī vairāk patrulējam, skatāmies, pastiprinām drošības procesu, jo sauszemes infrastruktūrai nevajag kuģi, lai piekļūtu. Jā, varbūt neliela vēl replika papildinot, ko Gatis un Kālis teica. Arī Eiropa šo mūsu bažu ir sadzirdējusi, un tagad pavasarī ir notiek debats. Iespējams, ir jāveido kaut kāda rezervu daļas krātuve, kas ir kopīga, jo katrai valstī ir diezgan dārgi. Tu nevari pirmām kārtām noprognozēt, kur varētu būt bojājums, un otrkārt tas ir ļoti dārgi. Vienmēr enerģētikā mums ir jāmeklē tas pareizs līdzsvars starp drošību un pieejamību, izmaksām, jo, protams, var tīklus attīstīt paralēli daudz, bet tas viss atdurās pret maciņu. Lūk, tā kā ceram, ka arī būs tāds kopīgs labs risinājums, un šobrīd visas pazīmes ir tādas, ka diezgan ātri varētu līdz tādam risinājumam nonākt. Tika parakstīts arī kopīgas vēstules 3 Baltijas valstu ministru un arī Polijas ministrs, protams, pēc sinhronizācijas pasākuma. Lūk, tā kā tas jautājums ir pieteikts gana skaļi, un ir arī dzirdīgas ausis, tā kā nebūsim mēs vieni paši. Jo, protams, Baltijas valsts mēs esam tādi īpašāki, jo mēs neesam Eiropas centrā, mēs esam Eiropas robežu pusē, un mūsu ievainojamība tādā ziņā ir arī Eiropas ievainojamība. Tāpēc arī ļoti pozitīvi, ka šādus izmaksu intensīvus risinājumus mums palīdz risināt arī kopējā reģionālā komūna. Tiešām prieks dzirdēt, un tas droši vien nozīmēs, ka ja šāda rezerves krājumu sistēma būs izveidota, tad nākamais remonts nebūs 6 mēnešus, bet varbūt 2 vai pat 1, vai ne? Jūs vairākas reizes esat sarunas gaitā pieminējuši Skandināviju un Skandināvijas konkrēti spējīgās cenas, kas reizēm pie pārāvuma mums pat ir kā tāds neaizsniedzams kārdinājums. Kas tad ir tas, ko Skandināvija ir izdarījusi, lai šīs cenas iegūtu? Ko mēs no viņiem varētu pamācīties, lai sasniegtu to pašu līmeni vai pat labāku? Droši vien tas vienkāršākā atbilde, bet viņi ir arī, acīm redzami pareizi, ir, ka viņi ir investējuši daudz savas ģenerācijas
savu ģenerācijas jaudu attīstībā. Protams, tur arī zināmas dabas dotas priekšrocības, kaut vai ņemot vērā Norvēģijas iespējas attīstīt ārkārtīgi lielu hidroenerģētikas potenciālu, kurš turklāt viņiem darbojas arī kā ļoti labs enerģijas uzkrājējs ilgākiem laika periodiem, ņemot vērā rezervuārus. Tāpat laikā viņi ir, Skandināvi kopumā, es domāju, ir diezgan diversificējuši šo ģenerācijas portfeli. Viņi attīstījuši gan vērienīgas atomenerģētikas stacijas, gan arī iegulda ļoti daudz vēja un saules attīstībā. Tostarp arī ziemeļos, tostarp Somijā viņi nebaidās izbūvēt arī saules stacijas. Tā kā es domāju, ka tā īsā veidā tā atbilde tiešām ir, ka viņi būvē elektroenerģijas ģenerācijas stacijas. Un tas jau ir tas, kas palīdz tās cenas dzīt uz leju. Bet es pats esmu piedalījies vairākās sabiedriskās apspriešanās par mūsu vēja parku iecerēm. Un gandrīz vienmēr, kad mēs aizbraucam uz, teiksim, kādu konkrētu pagastu kultūras namu, tad cilvēkam nepatīk šīs idejas par vēja parku būvniecību. Viņi saka, es jums neticu, jūs mūs tikai māniet, jūs te sabūvēsiet un visa elektroenerģija paliks dārgāka. Ko jūs varētu atbildēt tādam skeptiķim? Droši vien tad ir jāuzzīmē ekonomistu pieprasījumu piedāvājumu likmes, vai ne, ir tādas, jo lielāks piedāvājums pret pieprasījumu, jo cena ir zemāka. Protams, arī bieži vien uzdot jautājumu un diskusijās, debatēs izskan, labi, mēs sabūvēsim ļoti daudz vēja parkus un to elektroenerģiju eksportēsim. Droši vien tas ir tas jautājums, vai vajadzētu to saražot, un par ko arī vides skeptiķi arī runā, ka tas it kā bojā skatus. Protams, katram ir savs viedoklis subjektīvs, cik tur bojā, nebojā, par to laikam nebūtu vērts strīdēties, bet, jautājums, ja mēs vēlamies lētu enerģiju, vajag pirmkārt enerģiju saražot, un tad otrs moments, protams, svarīgi, lai tas resurss arī, jo enerģija ir resurss, lai viņi arī kalpo tālākai aktivitātei šeit pat Latvijā. Un tad ir vajadzīgs tas sindikāts starp nozarēm, jo enerģētikas nozare ir atbalsta nozare citām nozarēm. Lūk, tā kā viennozīmīgi ne tikai enerģijas nozares attīstītāji ir tie, kas arī meklē pareizos atbildus, kā nākotnē būtu jāizskatās Latvijas portfelim. Tas, ko es gribu teikt, ka ar laiku noteikti mēs gribētu redzēt arī lielāku patēriņu. Un ne tikai pateicoties elektrifikācijai, bet arī pateicoties jaunām ražotnēm, kas ienāk, kas, protams, varētu tajā brīdī iespējams to cenu paaugstināt, bet tad tajā gadījumā arī būs lielāka interese vēl vairāk ražot. Tā kā jebkurā gadījumā, lai mēs tiekam līdz tām sapņu zemām cenām, jāsāk ģenerēt un īstenībā arī labs salīdzinājums varētu būt ar Lietuvu pagājušu gadu, starp citu, beidzot priekš lietuviešiem. Ir bijušas daudzas dienas, kad Lietuvā cena bija krietni zemāka nekā Latvijā. Mēs zinām, ka Lietuva ir deficīta valsts un vienmēr viņi ir ņēmuši to enerģijas, saražot enerģiju no mums. Bet redz, pateicoties viņu aktīvai projektu attīstībai, viņam tiešām ir parādījušies daudzi vēja parki, kas sāka ražot elektroenerģiju un jau faktiski darboties. Mēs redzam, ka cenas bija zemākas nekā mums. Mums šis process iet lēnāk. Paldies Dievam, bet lēnāk. Es gribētu mazliet pakavēties pie Lietuvas un varbūt nokomentēt arī savu personisko pieredzi, jo Lietuva vēja un arī saules enerģijas jomā patiešām ir aizgājis mums priekšā. Latvenergo ir arī Eiropas vēja asociācijas Wind Europe dalībnieks. Un publicēja 24. gada vēja enerģijas kopsavilkuma ziņojumu melnrakstu, kurā parādīts, ka Lietuvas kumulatīvā jauda uz 31. decembri sasniedz 1,75 gigavatus. To, protams, varētu validēt pie pārvades sadalas operatoriem, bet ja šie dati patiešām ir pareizi, tad tas nozīmē, ka Lietuva ir aizgājusi priekšā mūsu hesiem, kur ir 1,6 gigavata apmērā. Un arī Latvenergo pirmie 2 vēja parki patiešām investīcija lēmumi tika pieņemti Lietuvā, jo kopējais administratīvais sloks bija zemāks un šis ieguldījums tādā ziņā bija racionālāks. Man ļoti, ļoti gribētos, lai Latvija parāda Lietuvai īsto vietu un to apdzen. Un es varbūt gribētu jums jautāt, kā jūs domājat, kas ir tie galvenie soļi,
kas Latvijai ir jāizdara, lai mēs atgūtu iekavēto un lai mēs palielinātu šīs ģenerācijas jaudas un līdz ar to arī radītu stimulu citām nozarēm šeit bāzēties un palielināt ekonomisko aktivitāti. Es varbūt sākšu, kolēģi noteikti papildinās. Es gribētu teikt, ka vairākas atbildes jau uz, kas būtu jādara, jau ir izpildīts. Tas ir pozitīvi. Mēs zinām, ka notika labs darbs pie kartes, kur drīkst, kur nedrīkst būvēt. Un tie, kas seko līdzi, var salīdzināt kartes, kā izskatījās sākumā, faktiski nekur gandrīz nedrīkst. Vai no radars, tu domā aizsardzības ministrijas aizsardzības, vai tur varbūt vides kaut kādas vērtības, kuras noteikti arī ir jāsaglabā. Un teorētiski jā, bet praktiski tie, kas meklē, īsti nesaprot, kur. Tagad šis process ir vienkāršots. Ļoti labi, mēs saprotam vispār, kur varētu ģenerēt. Tad arī bija jautājums par tīkla pieejamību, jo tīkls bija norezervēts pilnīgi. Mēs saprotam, ka faktiski Latvijas pīķu slodze ir krietni zemāka nekā norezervēts, un diez vai kāds varētu ražot un apzināti iet uz negatīvo cenu. Labdara ir, bet parasti ir arī banka, kas to naudu viņam piešķir, un viņa māk skaitīt naudu. Bet notika darbs arī tur, pirmām kārtām mēģinot sakārtot un noprioritizēt un palīdzēt tiem, kas tomēr neplāno atteikties no projektiem. Un plus arī kombinēt iespējamos projektus, jo bieži vien vējš un saule vienlaikus nedarbojās. Jā, mēs zinām, ka saule ir savs procents, cik bieži viņi darbojas, tur 10%, un vējam ir savādāks, un faktiski uz viena pieslēguma var dabūt abus divus un tādā veidā kombinēt. Un tad arī vēl viens svarīgs, jau tevis pieminētā problemātika ar cilvēku pretestību. Ir arī iznācis tāds kopienas regulējums, kas varētu arī palīdzēt motivēt cilvēkus, arī gūt kaut kādu labumu no tā, ka tas vēja parks ir savādāk. Vēja parks ir, varbūt viņš, es uzskatu, man bojā skatu, kāds pelna, man kāds labums no tā, un šis regulējums viņš arī palīdzēs cilvēkam iegūt arī finansiālo interesi no tā, ka šis vēja parks tur atrodas. Un tas varētu arī pamainīt uzskatu un arī laust ledu un veicināt interesi, vispār ļaut šiem vēja parkiem attīstīties. Kārli, Gati, ko jūs domājat? Jā, runājot par sabiedrības pretestību, ļoti bieži ir šī skepse, labi, jā, būs ekonomiskais labums, bet kam viņš būs? Investoriem? Kāds mums no tā labums kā iedzīvotājiem? Tādā ziņā, man liekas, pozitīvi pagājuši, kad, ja nemaldos, tapušās izmaiņas regulējumā, kas paredz kompensācijas iedzīvotājiem, kas ir tuvu vēja turbīnu parkiem un arī pašvaldībām, kas var investēt, tad attiecīgi pēc saviem ieskatiem šos līdzekļus visas kopienas iedzīvotāju labā. Tiesa gan, tas nav, es neteiktu, ka tas tā ļoti ievērojami ir mazinājis šo pretestību, jo tie argumenti atcīm tomēr ir citi. Vairāk viņi ir tādi, varbūt nedaudz subjektīvi, un ar to, kā uz viņiem iedarboties, arī ir jāmeklē citi veidi. Viens no tiem, acīm redzot, ir skaidrojošais darbs, tīri tā, lai apgāstu vai argumentēti pamatotu, kāpēc varbūt šīs bažas ir pārprastas vai kāds citā veidā arī var būt labums sabiedrībai no kopējā valsts ekonomiskā labuma. Un tas ir varbūt viens virziens. Respektīvi, nodemonstrēt to vērtību sabiedrībā, lai sabiedrība vairāk mēģinātu iedziļināties tajā vajadzībā. Jā? Jā, lai parādītu, ka ne jau tikai tas investors ir tas, kurš no šī projekta galu galā gūs labumu, ka tas ir tomēr arī jāskatās plašākā mērogā. Jā, es uzskatu, manuprāt, tos galvenās lietas var reducēt uz divām. Viens ir, ko jau mēs runājām, tā ir interešu sabalansēšana. Ja kādam ir vēja turbīna dzīvesvietas tūmā, mēs atradīsim reti cilvēku, kurš par to ir sajūsmā. Bet ja mēs varam atrast veidu, kā viņš par to saņem kaut kādu veidu kompensāciju un intereses ir sabalansēts, tad tur ir lielākas cerības. Un otra lieta ir šķēršļu novākšana. Mēs runājam par šķēršļiem, kas saistīti ar birokrātiju, mēs runājam par šķēršļiem, kas saistīti ar dažādiem
vides un citu veidu ierobežojumiem. Mēs runājam par šķēršļiem, kas saistīti ar pieslēgumu iegūšanu. Tie šķēršļi visi ir ļoti labi zināmi, apzināti un atliek vienkārši pie viņiem sistēmiski strādāt. Un, ja šīs divas lietas, sabalansēts intereses un šķēršļu novākšana ir paveikti, tad mums nevajag ne subsīdijas un neko mums nevajag, industrija attīstīsies. Ja mēs paliekam pie tēzes, ka ir svarīgi ražot pašiem, lai tā ekonomiskā vērtība paliek valstī un lai veidojas arī citas saistītās nozares, kas nāk uz šīs te labās cenas elektroenerģijas pamata un veido savas ražotnes valstī, tad vai vienīgais veids ir vējš un saule? Vai jūs redzat arī citus ģenerācijas veidus? Mums zināmo dabas gāzi, tecus, jaunus hesus, atomenerģija sabiedrībā ir bieži šķiet ļoti populāra. Vai kāds cits ģenerācijas veids jums arī šķiet perspektīvs tuvākā vai tālākā termiņā Latvijā? Ja sākšu, tad kurā gadījumā runājot par hesiem, tas potenciāls faktiski Latvijā ir izsmelts vai gandrīz izsmelts, jo šī ir vislētākā tehnoloģija un loģiski tā bija pirmā, kurai mēs kā valsts esam pieķērušies, kas ir absolūti pareizi. Šādi spekulē, vai nevajadzētu uz Daugavas vēl vienu hesu uzbūvēt. Faktiski tas iegūms, cik mēs varētu paņemt enerģijas no mūsu Daugavas, ir neproporcionāli vairs nepievilcīgi salīdzinot ar ietekmi, kas būtu. Tā kā īsti nē. Citi resursi, jaunā tehnoloģija, kas īstenībā ļoti strauji ienāk, ir baterijas. It kā tā nav ģenerējošā jauda, bet tajā pašā laikā baterijas mums ļoti labi palīdz kļūt par ģenerējušu tajā brīdī, kad veidojas trūkums. Ja? Baterija loģiski viņa nav tāds ilgtermiņa ģenerējošs avots, viņa vairāk ir orientēta uz tādām īstermiņa sabalansētību un trūkumu novēršanu. Ģenerācijas, viņa paņem tad, kad ir pārpalikums un atdot tīklam, kad ir iztrūkums, bet jebkurā gadījumā mēs redzam, ka milzīga interese ir par baterijām, kas ir ļoti labi, un faktiski ar ko ir mūsu reģions īpašs, jo sinhronizējoties ar Eiropas tīklu un atsakoties no tā pakalpojuma, ko mums Krievija ir nodrošinājusi, tad kā balansēšanas ziņā mums ir parādījusies jauna niša. Atkal mēs nevis pērkam un maksājam kādam par šo pakalpojumu, viņš arī nebija bezmaksas. Mēs par viņu esam maksājuši. Mēs iegūstam kaut ko šeit Latvijā mēs varam paši nodrošināt kā pakalpojumu. Un, protams, arī tas, par ko vienmēr ir jāatcerās, saule vējš ir klasika, bet mums arī ir reģioni, kur, piemēram, termāla enerģija arī ir kā variants, kur Jelgavā vēsturiski. To pusi ir bijuši tur termobaseini un tā tālāk. Tā kā tas, kā atjaunojumi noteikti ir ļoti labs virziens, par to ir jāatcerās, bet vienmēr ir jāskatās, kas man tieši ir tas dabiskais, kas ir dots. Un runājot par tādām klasiskām tehnoloģijām, protams, ātums ir viena no tēmām, kas ir hipotētiski uz galda, bet ir jāsaprot, ka atomā ģenerējošā vienība ir ļoti liela. Un mūsu reģions nav tik liels, un vai vienai Latvijai tikai būtu izdevīgi atomstaciju celt, droši vien, ka nē, tad būtu kopā ar kādu citu. Atomam ir vajadzīgs liels garš periods, kamēr izpētīsi, kamēr visus ekspertus apmācīsi, uzraugus un tā tālāk. Ja mēs runājam par kādu varbūt 20 gadu perspektīvu, bet uz to brīdi mēs jau būsim diezgan apbruņojušies ar vēja, sauli, visām pārējām tehnoloģijām. Jautājums, vai tajā nākotnes skatījumā mēs arī redzam joprojām vietu atomam, un ja mēs saskaitām izmaksas, tad īsti nesanāk lētāk. Bet mēs gribam lēti, vai ne? Par gāzi. Gāze šobrīd ir stabilā ģenerācija, jo vējš saule viņa nav pastāvīga, viņam ir raksturs. Un noteikti gāze. Kā jau cilvēkiem. Un gāze ir liela loma šobrīd. Šobrīd tā, lai mēs spējam savu portfeli turēt stabilu. Un pagaidām, gāze ir arī ļoti liela loma arī turpmākajos gados, kas nākotnē būs. Ja iemācīsimies perfekti balansēt un ar baterijām visu nosekt, tad varētu arī runāt par gāzes izslēgšanu. Bet arī gāze, jautājums, kas par gāzi? Gāze ir
Nav obligāti tikai dabas gāze. Mēs varam viņu miksēt, mēs varam ražot paši biogāzi, kas ir mūsu vietējais resurs. Mēs varam pievienot arī ūdeņradi kaut kādās proporcijās. Tā kā ne viss, kas ir gāze, ir obligāti vienmēr importējams un ļoti nezaļš. Paldies, Olga, par šo skaisto kopsavilkumu. Es gribētu vēl mazliet pieskarties atomenerģijai, jo tu to prezentēji tādā klasiskā nozīmē ar lielām atomstacijām, bet sabiedrībā lielu populāru ieguvuši mazās un modulārās stacijas. Un arī jau manis pieminētajās vēja parku ietekmes uz vidi novērtējumu sapulcēs ļoti bieži cilvēki saka, nevajag vēju, liekiet mazās modulārās atomstacijas. Vai man pat patīk viena cita frāze, viens kungs teica, lai Igauni uzliek atomstaciju, un tad mēs no viņiem pirksim. Jo ideja patiešām ir ļoti simpātiska. Mazās modulārās atomstacijas arī man šķiet inženieri tehniski ļoti interesantas un ar labu perspektīvu. Bet kas ir tas iemesls? Varbūt Gati no sistēmas viedokļa. Vai jūs redzat tuvākajos 5-10 gados tās parādāmies Latvijā vai vispār Baltijā? Un ja nē, tad kas ir tas, kas tās kavē? Es vispārināt varētu, ka energosistēma vispār nemīl tādu izteiktu noslēdz uz vienveidību. Gan no elektroapgādes drošuma viedokļa, gan arī no tādas elektroapgādes izmaksas viedokļa. No elektroapgādes drošuma viedokļa vienmēr tāds dažādība ir labāk, jo resurss, kad kāds nav pieejams, ir aizvietojams ar kādu citu. Arī no kurināmā viedokļa, ja reģions ir atkarīgs pārāk no viena resursa, piemēram, no kodola enerģijas vai no jebkur cita, tas ir tāds jau globāls risks. Un arī no ekonomiskā viedokļa, ja ir pārāk noslēdz uz viena veida, tad tur veidojas arī ekonomisks piesātinājums. Tipiski to var redzēt arī, piemēram, hidroloģijā, kur Skandināvijā ir daudz ūdens, tad cenas visiem samazinās un ražotāji dažkārt gūst ekonomiski zaudējumus. Vai arī to mēs arvien biežāk redzam arī saules enerģijā, kad tas piesātinājums rodās. Līdz ar to atomenerģija, arī citas tehnoloģijas vienmēr ir labi radīt vidi, kurā var attīstīties dažādas tehnoloģijas. Un tas varbūt ir tad sistēmas operātora darbs, arī organizēt elektroenerģijas tirgus modeli, lai šīs dažādās tehnoloģijas no tāda ekonomiskā viedokļa, no tāda ieņēmuma gūšanas viedokļa var atrast savu nišu. Vienalga, vai tā būtu sezonalitāte, vai tas būtu ģenerācijas profila veids, vai tas būtu sistēmas palīgpakalpojumu sniegšanas niša. Bet ir jābūt elektrības tirgus modelim, kas atalgo dažādu spektra ģenerāciju. Tūlīt mazliet sīkāk parunāsim par elektroenerģijas tirgus modeli, bet varbūt tā pavisam īsi rezumējot, diversifikācija ļoti labi. Kā jūs paši, kā eksperti, domājat, kad tad varētu Baltijas tīklā tikt no jauna nodota 1 kilovatstunda no atomenerģijas? Par kādu gadu mēs vispār varētu runāt? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo Baltijā, kas tie varētu praktiski būt, tie varētu būt vai nu Igauni, kas to dara, jo viņi ir sākuši skrieties tajā virzienā, vai tā varētu būt Lietuva, kas to dara, jo viņiem ir savukārt uzkrātā pieredze vēl nedaudz saglabājusies no Ignalinas laikiem. Latvijā tas ir daudz mazāk iespējams tā vienkārši iemeslu dēļ, ka mums nav tās bāzes, uz ko būvēt šo teiksim, kaut kādu infrastruktūru, kas varētu regulatoru, universitātē cilvēkus apmācīt un tomlīdzīgi, ar ko mēs varētu panākt. Pat arī kaut modulārās stacijas attīstību tuvāko, 15 gadu laikā. Tas varbūt, ja tiek pieņems tāds lēmums, tas noteikti prasītu vēl vairāk gadus par 15 gadiem, es domāju. Šīs citās valstīs tas lielā mērā atkarīs no tā, vai tas biznesa plāns, kaut vai tai pašai Igaunijas potenciālai mazajai modulārai stacijai, būs realistisks vai nē, un arī vai šīs tehnoloģijas, jo kāda ir situācija modulāriem reaktoriem vai problēma zināmā mērā tā, ka viņas vēl nav pilnībā komerciāli gatavas, lai varētu teikt, ka viņas tiešām var uzstādīt, viņas tiešām strādās un ar pozitīvu bilanci.
finansiāli bilants, domāju. Tagad tas ir tāpēc ļoti sarežģīts jautājums. Jā. Tātad tu minēji 15 gadus. Tas ir optimistiski, droši vien, skatoties. Optimistiski. Jā, es ne par velti arī šo jautājumu uzdevu, jo man arī tas ļoti bieži parādās, kad mēs runājam par vēja parku attīstību, jo ir ļoti liela popularitāte sabiedrībā, un, kā jau teicu, arī man personīgi šķiet ļoti simpātisks veids, bet arī mēs Latvenergo prognozējam tie paši 12, 15, 17 gadi, un tā kā mums ir problēmas arī daudz īsākā termiņā, un tad tā energo neatkarība ir jāiegūst. Gati, par tīklu attīstību un par tirgus modeļu izmaiņām. Kas tad gal galā notiek šajā jomā, un ko klimata un enerģētikas ministrija, droši vien arī regulators un gal galā pārvades sistēmas operators dara, lai pielāgotos šīm pārmaiņām, kas notiek ar jaunu atjaunīgo jaudu, lūk, arī bateriju parādīšanos tirgu. Kas ir tas nozīmīgākais? Viena svarīga lieta ir, kad pēdējo gadu laikā, sagatavojot Baltijas energosistēmu sinhronizācijai ar Eiropas energosistēmu un atslēgšanai no Krievijas energosistēmas, Baltijas energosistēmā kopumā notika ļoti būtiski tīkla pastiprināšanas darbi. Un šie pastiprinājumi ne tikai kalpo sinhronizācijas projektam, bet viņi vienlaicīgi kalpo arī jaunas ģenerācijas pieslēgšanas jaudas palielināšanai. Tika izbūvēts 100 kilometru jaunas līnijas, 330 kV līnijas, un tas ir tikai vairojis iespēju pieslēgt jaunas jaudas, tajā skaitā piekrastes reģionā. Tas ir šī brīža situācija, bet arī skatoties nākotnē uz priekšu, šo spēju integrēt vairāk var ar turpmākiem tīklu pastiprinājumiem gan Baltijas iekšienē, gan arī attīstot starpsavienojumus. Un šeit Baltijas pārvades sistēmas operatori jau kā tradicionāli skatās vismaz pāris dekādas uz priekšu. Un arī šeit reģionā ir virkne projektu, pie kuriem tiek strādāts. Un šeit var runāt gan par ziemeļdienvidu tādu koridoru, tad tas ir gan papildus Somijas, Igaunijas starpsavienojums, kas tiek plānots uz 35. gadu. Tas ir Igaunijas Latvijas starpsavienojums, kas tiek arī skatīts ar kontekstā ar iespējamu atkrastes vēja attīstību nākotnē. Tas ir Lietuvas Latvijas starpsavienojumu pastiprināšana. Un tas ir arī Lietuvas Polijas robežas pastiprināšana ar tā saucamo Harmony Link. Tad viss šis ziemeļdienvidu koridors arī nākotnes gados ir plānots stiprināt. Paralēli tam arī tiek skatīts virziens uz Skandināviju, arī augstsprieguma tīkls šobrīd pēta un ved sarunas ar Zviedrijas pārvades sistēmas operatoru par potenciālu starpsavienojumu starp Latviju un Zviedriju. Un Baltijas pārvades sistēmas operatori arī strādā pie ieceres par starpsavienojumu starp Baltiju un Vāciju. Un šie projekti ir ieceru stadijā, bet visi būtiskie starpsavienojumi, kas mums šobrīd jau reģionā strādā, ir sākušies kaut kāda ar ieceri, analīzi, izpēti un laika gaitā ir ieguvuši pamatojumu, finansējumu un līdz ar to cerīgi varam skatīties arī uz šiem vizionāriem nākotnes projektiem. Tu pieminēji divus interesantus starpsavienojumu virzienus, tātad Latvija, Zviedrija vai arī Latvija un Baltijas valsts un Vācija. Man pirmā asociācija uzreiz, kad Latvija, Zviedrija, ņemot vērā tās cenas, varētu būt tāds, kur mēs vairāk importējam, un savukārt Latvija, Vācija varētu būt tāds, kur mēs atkal vairāk eksportējam. Vai šī loģika varētu būt pareiza, vai nākotnē būs tik dinamiska, ka mēs nemaz nevaram pateikt, kurā virzienā tas starpsavienojums varētu strādāt? Kurā no valstīm? Tik tiešām noprognozēt nākotni 10, 20 gadus uz priekšu ir sarežģīti.
Es atminos arī PS Link 1 starpsavienojumu, kurus arī biju pats iesaistīts projektā. Mēs no sākuma prognozējām elektroenerģijas eksportu no Baltijas uz Somiju. Tad, kad 2007. Gada janvārī šis kabelis sāk komerciālu darbu, pamatā elektrība gāja otrā virzienā. Līdz ar to visu šo 11 gadu laikā šis plānotais pielietojums bija pavisam atšķirīgs. Bet neskatoties uz to, tas neatceļ nepieciešamību veikt analīzēt, prognozēt, novērtēt kabeļu ekonomisko vērtību. Un tā tas arī varētu šobrīd izskatīties. Zviedrija ir caurmērā lētāks cenas zona nekā Baltija. Vācija ir iespējams caurmērā augstākas cenas zona. Tur gan ir nianses interesantas, kā Vācija organizēs savu tirgu, vai viņi paliks kā vienota cenu zona, vai dalīs lētajā un dārgajā, kas var ļoti būtiski mainīt to kā šis kabelis, potenciālais starpsavienojums, ietekmē elektroenerģijas tirgu un ekonomiku abās pusēs. Tā kā pie šīs analīzes tiek strādāts, un kaut kādā brīdī tas nonāks arī lēmējiem uz galda. Jā, runājot par izmaiņām tirgū, ko gan radījusi desinhronizācijas sinhronizācijas projekts, gan kas izriet no vispārējās enerģētikas transformācijas, viedākas vadības, digitalizācijas, atjaunīgo resursu integrācijas virzienā, ir šīs daudzas jaunās nišas, kas parādījušies jauniem uzņēmumiem, jauniem inovatīviem uzņēmumiem, kas nodrošina dažādus pakalpojumus energo uzņēmumiem. Piemēram, tie ir bateriju sistēmu operatori, kas izstrādā optimizācijas programmas, kā šīm baterijām, kas tagad Baltijā ienāk ļoti lielā mērogā, kā viņām strādāt tirgu, kā viņām iegūt labumu gan no arbitrāžas elektroenerģijas varumu tirgu, gan piedalīties balansēšanā un kā to izdarīt kopā. Tāpat parādās agregācijas uzņēmumi, kas, teiksim, spēj strādāt ar pieprasījuma reakciju, tātad apkopot elastīgumu, patēriņa elastīgumus atrodams plašākā mērogā, sagatavot piedāvājumu un iesniegt to arī tirgū, vai nu balansēšanai vai citiem mērķiem. Tie arī, piemēram, Dynamic Line Rating uzņēmumi, kas, piemēram, palīdz izstrādāt metodes, kā pārvades operatoriem optimizēt savu pārvades jaudu, kā viņu efektīvāk un labāk izmantot. Pēdējos gados jau sevišķi parādījušies ļoti daudz šādu jaunu uzņēmumu, kas man ļoti priecē, tostarp arī Latvijā. Un es domāju, ka tas ir kaut kas tuvākajos gados attīstīsies vēl tikai aizvien vairāk, un tas ir virziens, manuprāt, ar lielu potenciālu. Tātad šie inovācija jaunu uzņēmumu principā, kas tātad palīdz enerģētikas transformācijā. Jā, galā mums ir arī Latvijas veiksmes stāsti, piemēram, uzņēmums Aeronis, kas ar dronu palīdzību nodrošina vēja turbīnu apkopu un uzturēšanu visā pasaulē, ja nemaldos, vairāk nekā 500 darbinieki. Aktīva darbība praktiski visos kontinentos, tā kā malači. Jā, reāli. Latvijā arī bazējas uzņēmums, kas no izmantoto Tesla baterijām viņas apkopo, lai varētu piedalīties balansēšanā. Tuvojoties sarunas beigām, man gribētos teikt lielu paldies jums visiem par daudzām vērtīgām atziņām un tēzēm, kas šeit bija dzirdams, bet man gribētos varbūt uzdot jautājumu ar nelielu skatu nākotnē un arī ar tādu zināmu konkrētības devu. Teiksim, esam iesākuši gadu, manuprāt, vareni, esam desinhronizējušies no Krievijas, kas tiešām ir gadsimta mēroga notikums. Kas vēl Latvijas enerģētiķiem ir jāizdara, lai 25. gada 31. decembrī mēs teiktu, ka šis bija ļoti labs gads un mēs esam uz pareizā ceļa? Varbūt jūs katrs varat iedot tādu nelielu ceļa karti, kas tad ir tās galvenās lietas, kas sistēmai kopumā, normatīvu aktu līmenī, pārvades tīkla līmenī, ražotāja līmenī būtu jāizdara, lai šis būtu ļoti izdevies gads. Droši vien sākšu. Jautājums ir ļoti sarežģīts, protams, bet ja mēs norezumētu vienā vārdā, kas būtu jādara, faktiski ir jādara. Jo bija ļoti daudz diskusiju. Mēs atceramies augsto cenu krīzi, tā bija arī pirmā augstā duša.
Tad, protams, visās tās ģeopolitiskās turbulences diezgan daudz ir diskutēts, un es teiktu, lieliskas iestrādes. Un šobrīd, īstenībā tajā tuvākajā nākotnē, beidzot mums ir jāredz tos augļus. Svarīgi nepārsvītrot izdarīto, mainot prioritātes vai pēkšņi noliekot visu no galda un uzliekot kaut kādu jaunu virzienu. Mums ir vajadzīga konsekvence un aktivitāte. Faktiski kā lietuvieši šeit jau piesauktie vairākas reizes, viņi ir ļoti drosmīgi. Mums vajag to drosmi un pārliecību par sevi. Un no Igauņiem tas, ko varētu aizņemties, Igauņi ļoti forši māk sevi pasniegt. Bieži vien arī dažādos projektos piedaloties, kad mums sūta apmācīties un paskatīties uz Igauņu pieredzi, tu aizbrauc un paskaties, mums tak ir labāk, ja, bet Igauņi māk. Un tā prasme sevi pasniegt, viņi arī piesaista gan investorus, gan arī ceļ pašiem tādu pašpārliecību, arī vietējiem investoriem, tikai ārvalstu. Un tas ir tas, ar ko mums, manuprāt, būtu jāstrādā. Un arī ar sabiedrību, faktiski radot to kopīgo vērtību un tad tā kā sinerģiju. Mēs neesam dažādi klani valstī, mēs neesam atsevišķi politikas veidotāji, attīstītāji, sabiedrība, bankas, bet faktiski tā interese par enerģētiku mums ir kopīga un jāsāk darboties. Jā, un to papildinot, es teiktu, ka varētu gada beigās teikt, ka šis ir bijis izdevies gads, tad, ja tiešām izdotos atrast veidu, kā sabalansēt šīs dažkārt nedaudz konfliktējošās intereses, dažādu sabiedrības grupu uzņēmumu, tostarp arī ilgspējas, drošuma, pieejamības, ja konkurētspējas prizmā. Un ja mēs teiksim, jaunās sabiedriskās apspriešanās, kas varbūt gada beigām tuvāk, ja tur tā pretestība ir mazāka un ja ir izdevies atrast līdzekļus, kā paskaidrot cilvēkiem, kāpēc ir vajadzīga šī jaunu generācijas jauda attīstība valstī un kāpēc nevar visu atstāt tikai uz kaimiņu pleciem un it kā, teiksim, gūt labumu, bet nepiedalīties, jo nepiedaloties mēs paši zaudējam. Jā, ja būtu izdevies atrast veidu, kā tiešām šo tā efektīvi nokomunicēt un atrast tādu kā kompromisu arī ar tām kopienām, kurās ir pretestība šobrīd, es domāju, tad būtu izdevies gads. Jā. Es no augstsprieguma tīkla puses, no skatu punktu varētu komentēt. Gads tiešām ir iesācies jau labi. Mēs esam sekmīgi atvienojušies no Krievijas energosistēmas un darbojamies sinhronā energosistēmā ar Eiropu. Bet mums ir garš darāmo darbu saraksts arī šogad turpmāk. Pirmkārt, mums ir jāpabeidz energosistēmas būtiski infrastruktūras objekti. Pavisam nesen pagājušu nedēļu sāka pastāvīgu darbu grobiņu sinhronais kompensators. Mums vēl ir šī gada laikā jānodod eksploatācijā vēl sinhronais kompensators Ventspilī un Līksnā. Tad arī šī gada laikā augstsprieguma tīkls nodos eksploatācijā lielajaudas bateriju, 160 MWh ietilpību, kas būtiski samazinās balansēšanas rezerves jaudu izmaksas un pozitīvi atsauksies uz patērētāju rēķiniem. Vēl mums ir virkne atjaunojamo energoresursu pieslēguma projektu pie pārvades tīkla. Mēs šogad plānojam, kad tiks atklāti pieslēgumi kopsumā 400 MW, pamatā saules parki. Un vēl mēs plānojam, tā kā ir elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi veikti, papildus jau esošiem 6000 MW jaudas, ko mēs esam jau pieslēguma nosacījumos izdevuši. Mēs gribam ieviest iespēju pēc šiem likuma grozījumiem turpināt pieslēguma jaudu izdošanu, un šis elastīgā pieslēguma ieviešana dod mums iespēju līdz pat 4 gigavatiem papildus ģenerācijas jaudas pieslēgt. Tā ir niša, ko mēs gribam nodrošināt industrijai. Lielas paldies! Es varu tikai piebilst, ka arī Latvenergo, ka
kā liels spēlētājs Baltijas enerģētikas tirgu strādā uz šiem pašiem mērķiem. Mums būs izdevies gads, ja mēs būsim nodevuši eksploatācijā Latvijā un arī Baltijā lielāko saules parku, ko mēs būvējam aizputē 265 megavatu jaudas apmērā. Būsim pacēluši torņus, kas būs uz Latvijā ražot dzelzbetonu torņu konstrukcijām Lafloras parkā, kur mums 26. gadā gan nodosim 108 megavatus un mums ir paredzēts vēl virknē projektu pieņemt kapitāla ieguldījumu lēmumus šogad. Tāpēc es absolūti piebiedrojos Olgas teiktiem, ir laiks darīt. Domājuši esam tiešām ilgi, tagad beidzot ir jādara. Es saku jums ļoti lielu paldies par sarunu. Paldies, skatītāji, un tiksimies nākošajā epizodē.